Sveicināti! Mani sauc Andrejs Lūkiņš. Izgāju cauri dalībnieku sarakstam un redzēju daudzus vārdus un uzvārdus, kas man ir labi pazīstami no projekta Pumpurs. Sveiciens visiem tiem, kas ir sadarbojušies ar mums arī iepriekš. Un es pamēģināšu salikt visu kopā un tad pastāstīt vairāk jau konkrēti par atbalstamiem pasākumiem projekta ietveros. Daudz no tā jau tika minēts. Tad atbalsts lasīt prasmes veicināšanai, kā to minēja mana kolēģe Māra. Arī, protams, jums labi zināmas pedagoģa konsultācijas mācību priekšmetos, konsultīvais atbalsts. Nu, un tāda jauna lieta šī projekta ietvaros ir mentora individuālais atbalsts. Nu, tagad nedaudz vairāk. Protams, daudz no jums jau zina šo abreviatūru individuālais atbalsta plāns, jeb IAP, kas iekļauj sevī datus par izglītojumu, informāciju par dažāda veida riskiem, kā arī, protams, atbalsta pasākumus ar stundām un konkrētu atbalsta sniedzēju. Un tas, ar ko mēs atšķirsimies no pumpura, ko būtu svarīgi zināt, ir tas, ka mācību priekšmetu konsultācijas tiks nodrošinātas ne tikai individuāli, bet arī nelielās grupās. Tieši tas, ko gribēja ļoti daudz pedagoģi un ļoti daudzas izglītības iestādes. Šoreiz individuālais atbalsta plāns var tikt izstrādāts trijos dažādos moduļos, proti atkarīgi no tā, kāda ir mērķa auditorija. Pirmais modulis ir priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska mazināšanai un konkrēti tiem izglītojumiem, kuri ir saņēmuši tikai liecību un nav nokārtojuši eksāmenu, vai arī atkārtot mācās 9. klasē, vai nu arī ir uzņemti tikai ar liecību valsts profesionālajā izglītības iestādē. Un šeit jau klasiskais atbalsts, proti mācību priekšmetu konsultācijas, konsultīvais atbalsts ar kādu no atbalsta personām un jaunums mentora individuālais atbalsts. Par to es pastāstīšu bišķiņ vēlāk. Otrais modulis ir tieši uz sociālo atstumtības riska mazināšanai, un īpaši mērķa auditorija būtu imigranti, reemigranti, mazākuma tautību pārstāvji, izglītojumi ar speciālām vajadzībām un citas grupas, kas var izjust sociālās atstumtības risku. Šeit mēs piedāvājam tieši konsultīvo atbalstu un mentora individuālo atbalstu. Savukārt trešais modulis, tas ir tas, par ko jums stāstīja mana kolēģe Māra, tas ir atbalsts lasīt prasmes veicināšanai, kur specifiski mērķa auditorija ir no 1. līdz 3. klasē. Un šie atbalsta pasākumi, kas ir ietverti, ir grupu nodarbības vai arī individuālās nodarbības. Protams, precīzāka informācija par to, kuru no atbalsta pasākumiem vajadzētu izvēlēties, mēs iekļausim vadlīnijās un pārunāsim vēlāk. Proti par mentora individuālo atbalstu, kas ir kaut kas jauns. Tas būs paredzēts izglītojumiem, kas ir sasnieguši 13 gadu vecumu un kuriem ir konstatēts vai nu arī priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risks, vai nu arī sociālās atstumtības risks. Šobrīd jau esam veikuši mentora apmācību programmu iepirkumu un sākam izstrādāt programmu, un ir paredzēts, ka 5 reģionos, 5 lielās pilsētās mēs veiksim mentoru apmācības. Sagatavosim ap 200 mentoriem, kuri varēs sniegt arī atbalstu individuālā atbalsta plāna ietvaros. Protams, arī projekta vadītāji ir minējusi arī supervīzijas, un ja iepriekš projektā Pumpurs supervīzija mērķa auditorija bija pedagoģi un atbalsta personāls, šoreiz mēs strādāsim ar pašvaldību institūciju un izglītības iestāžu speciālistiem, kur var būt ne tikai skolotāji, ne tikai atbalsta personāls, bet arī citi darbinieki, un cerams, ka šīs tikšanas reizes arī palīdzēs veidot šo vienotu pieeju un arī sajūtu, ka visi darbinieki, kas ir iesaistīti, strādā vienā komandā. Nu, un supervīzija mērķis joprojām ir pilnveidot profesionālo kompetenci, paaugstināt pašefektivitāti un, protams, veicināt to, ka cilvēki apzinās savus iekšējos resursus
un neizdeg savā darbā. Mums ir paredzēti arī citi atbalsta pasākumi, ļoti īsi. Tie ir partnerības projekti un iniciatīvu projekti. Vadlīnijās jums būs iespēja iepazīties un uzzināt vairāk, bet, ja ļoti īsi, tad partnerības projekti ir projekti, kas palīdzēs izglītības iestādēm pāriet uz mācībām latviešu valodā, un pašas izglītības iestādes varēs iesniegt šos projektus, kas būtu mērķēti uz to, lai palīdzētu mazākumu tautībām pāriet uz šo vienotu mācību valodu. Un savukārt iniciatīva projekts ir kaut kas lielāks. To mērķis ir veicināt izglītības iestāžu sadarbību ar vietējo kopienu, lai cilvēki, kas dzīvo vienā pilsētā, vienā pašvaldībā, vienā reģionā, sajustos, ka viņi visi ir kopā. Un, proti, tas ir kaut kas, kas varētu notikt ārpus formālās izglītības. Un šeit projekta iesniedzējs vairs nav izglītības iestāde, bet pašvaldība, kas izstrādā un īsteno šos projektus sadarbībā ar izglītības iestādēm, NVO, biedrībām un nodibinājumiem. Un arī līdzīgi kā projektā Pumpurs, runa ir par konkrētām kvotām, kuras, protams, jūs varēsiet uzzināt tad, kad projekts pacelsies gaisā. Nu, un tad plānotie pasākumi, kas notiek tālāk. Tātad mēs ceram, ka mēs sagatavosim esošās situācijas analīzi par to, kas notiek pie jums, mūsu sadarbības partneriem. Jau 25. gada sākumā mēs ceram parakstīt sadarbības līgumu atkal ar jums. Jau no februāra mēs varētu sākt īstenot pirmos atbalsta pasākumus, iespējams arī pirmos individuālos atbalsta plānus, un 25. gada martā mēs ceram, ka mēs palaidīsim arī pirmo konferenci par mūsu projektu.